ģenētiskais klons kaut kāds. Un šis ir forši. Tā, nu mēģinam. Nesanāca. Pārāk liels. Mazāki pilieniņi. Nesanāca pārāk liels. Pagaid. Jāpaņem karotīti. Nē, jāuzdziest vēl. Nu, vēlreiz mēģinam. O, aizgājam. Nu, jūs redzējāt pirms tam, kas bija. Man doma ir uztaisīt viņu tagad lielu. Un tad, kā tas sanāk, ūdeni vajadzēja iztaikot, ne? O, burbuļi kaut kādi metās. Pagailzāk bišķiņ tuvāk. Skaties, ja iepriekšējais uzreiz uzsprāga, skaties, mēs šitam varam likt klāt un klāt, viņš liek lielāks un lielāks. Atnāc pats, cik tagad liels ir. Vai tev špricēt nevajadzēja? Man tā doma ir tagad viņu paņemt nost un pārbaudīt, kādiem temperatūra ir. Un arī tagad skatās pilīti cēnās, un arī pa viņas reiz iztaiko. Vidū tur moši cipīts iznāks ārā. Pieliec cukuru klāt, būs cukurgailīts. Pusies uzbursies kaut kas. Jā, bet smaržo pēc cukurgailīša. Iznāk ģenētiski modificētu vistu ārā. Jā, jāpaņem šis tev špric. Nu, un kurš saka, ūdens toiko pēc 100 grādiem? Tā, rokās ir reku šprice. Paņemsim nost paraugu. Jā, ir iekšā. Nu, jā? Jā, bet viņš mazam nav karsts. Jā, jā. No, viņš ir augsts. Parāda. Nu, viņš ir silts tikai no plītas virsmas. Nu, ir gan. Nu, nē, nu viņam taču vajadzēja būt 200 grādi. Tā, nu reku nākošais mērījums, kad tas ūdens mazam nav karsts. Nu, šīs diskusijas. Nu, nē, rekur viņš ir. Viņš ir pirkstu. Jā, būt. Nu, pagaidi, es tev uzliešu visu viņu tagad. Nu, nē, nu viņam taču vajadzētu būt karstam. Nu, viņš ir karsts. Nu, nav. Nu, ja būtu Ir. 100 grādi, viņš būtu iztvaikojies taču. Nu, nē. Man viņš to nepildīja. Nu, pagad galvu nopildīja. Viņš ir tikai silts. Pagad aizliekam atpakaļ. Lai arī cik tas jocīgi nebūtu, viņš ir tikai silts, kad ar špricīti noņem nost, bet viņš ir silts tik daudz, cik šitā šprice uzsila liekot klāt pie plīci, jo tā plīci ir nereāli karsta. Snāk, tad, kad jūs zvāriet zupu, tad nemaisiet viņu, jo tad viņi neuzsils. Pagad, liekam vēl klāt. Cik liela var uztaisīt jāpastās? Pirksti karsti paliek. Es domāju, viņam tur moši 1000 grādi, ja viņš zin kā figa. Viņš pat neuzsils.
Es pilnāšu no augšas, vienkārši virsū. Es paņemšu kameru bišķiņ tālāk, viņa karsta palikt sāk. Ko tu gribi vārīt? Možda tu gribi patērties ūdeni? Gribi? Man beig nagnies cukuru paņemt. Uztaisīt cukurgailīti. Viņš piekusīs klāt šīs. Kaut kas sāk notiekt. Floberis veidojās. Jauna dzīvības forma. Pagaid paņemsim no augšu kadru. Tad no šī sāna. Viņš no sāna tā kā dzīvesudrabs ir. Apaļa bumbiņa. Pēc domāju to sešnieku nogriezt nost, un viņš karsīs to plīdzi. Jau, tūlīt aizies. Tūlīt jau to eik nāk ārā. Pasaka, kā viņš izveidojās. Wow, puķīte. Puķīte smuka. Jau labais. Līdz piramīdi iznāks ārā ģenetiskais klons kaut kāds. Un šis ir forši. Dzīvības zieds, vai kas tāds? Pasaka viņai kaut ko labu. Nu, es jau nosūtīju, tāpēc... Pagaid, vai... Uzklāj viņai virsū. Cik skaisti. Ir tev čisti tagad triangles. Skostās. Bagāt radis. Kas tagad veidojās? Lidojuši tāpēc, ka temperatūra krīt. Jā, mēs izslēdz ārā. Temperatūra krīt, un viņi sāk visu kaut ko citu formēties. Žēl, ka mājās man no šāda plīca, es visu laiku kaut ko taisītu. Tagad ar motorēļu. Blakus katlā, kas notiek, vārās ūdentiņš.
Šeit ir izveidojusies jauns millīts. Floberbumba. Pagad vai iekrēsīsim uz 6 atpakaļ. Nu pastīsimies atkal aizies puķītē. Plīts ir aizņemts, jā, es taisīt vēlāk varēs. Ieslēdz gaismu. Māks nekas apgaismā neizmainījās. Es stāvu priekšā gaismā. Kas nav ieslēgsies? Mušņš stiklā pārvērtās. Pilēts šprici klāt. Kā palika? Es jau izmet ārā to ēdatu. Nope. Pagad nebija bieza? Nē. Nu, labi, plīts ir uzsildīts, varam taisīt kartupeļus. Tā, nu šeit mēs esam pie pilnīgi parastas plīts, elektriskās. Un šeit ir tas režim, nu, tā ir sešinieks, tieši nodils ir 5, 4, 6. Un man nav termometrs, lai nomērēt, cik tur grādi ir, bet tagad viņi ir izslēgti, pirksts ir uzlikt. Notīrīsim nost centru. Un es gribu parādīt, ko es netīšām piefiksēju. Un tas vien apliecina to, kad ūdens netvaiko pie 100 grādiem. Pavisam noteikti. Tā, noregulēsim kameru. Tā, kamēr es viņu regulēju, tikmēr es viņu ieslēdzu uz 6. līmeni. Un tad ir tas, ko čuvaki, un to, ko es čuvaki nav stāstījuši, tas ir tas, ko es internetā esmu pamanījis. Tā, es likšu bišķiņ gaišāk, lai rāda. Kad tas arī tas, kas mani nācis, kad ūdenim, nu jau sāk silts palikt, ūdens rotācijā veido savu gravitāciju. Un, nu, tā kā kamēr tas viģīgs aizies, tagad paies laiks, kamēr viņi uzsilst tā plīts. Bet rekur, piemēram, tagad paņemsim sānā, kamēr viņi vēl silst, uzliesim bišķiņ sānā ūdeni. Redzi, viņš jau tagad tvaiko ārā. Tas uzmē, ka tā virsma jau ir tvaikojoša. Kā burbulīši iet pagājusi. Kad viņš izveido rotāciju, ūdens sāk veidot savu gravitāciju. Un tas, ka čuvaks stāstīja, vienreiz Černlingā rādīja, vienreiz prasīja, kas ir ūdens, tur ir 2 kaut kādas atomiņi rādījās, 2 atomiņi, un tad vēl 3. ir tas, ko viņi teica, ka mūsu zinātnieki vēl tik tālu nav aizgājuši, nu, populārai zinātnieki. Populārai. Slēgtā zinātne, drīzāk tā publiskā zinātne nav aizgājusi tik tālu, jau siltāks paliek, ka tur bija tā, ka ūdens kustībā viņš veido gravitāciju, viņš neatdalās, un dēļ tās kustības viņš ir apvienojās, kad šūns visu laiku kustās, un tad vēl tā 3. mākonīts riņķī ūdenim. Un tas mākonīts veido to, ja tas mākonīts sastingst, tad tās molekulas apstājās un sasalst. Savukārt, ja tas mākonītis atlaižās, tad tās molekulas no savas rotācijas atdalās viena no otra, un pārvēršās tvaikos. Un tad šeit varēs redzēt to, ka kamēr tās mākonītis kustībā visu laiku ir, viņš netvaiko. Viņš laiku notur tās molekulas iekšā. Nu jau ir pietiekami silts, es nezinu, cik te grādi ir, bet tagad, ja man roka ir 3 cm no augstuma, augšas, tad viņi atdalās. Un vēl kas ir internetā viģī, kas pamēģināšu uzlikt līdz šitam viģīkam pa virs, ir, ja tu paņem krūzi ar ūdeni, apgriez riņķī pret galdu, kamēr tas ūdens ir iekšā, un griežot to krūzi, ūdeni paņem nost, glāzi paņem nost, tad paliks tāda spītīga piramīda, kas griezīsies, ūdenī griezīsies, un kamēr viņš griezīsies, viņām, rekur uzlaisim sānā, tulīt pastīsimies, vai tvaiko. Tvaiko, jā. Ūdens virsma ļoti karsta, virs 100 grādu noteikti. Es ielikšu uģīgi parādīt, kad paliek ūdens rotācijā, viņš paliek rotācijā. Līdz ar to, ko es gribēju pateikt, ka ūdenim ir daudz interesants īpašības. Tā, nu vēl bišķiņ uzsils un tad laižam vaļā.